Sveiciens, prieks, ka joprojām skatāties šos te projekta emocijām nav dzimuma atšķirības, un tieši tā arī ir. Paldies Narvesenam, paldies arī biedrībai Ogli, ka jūs joprojām arī šajā gadā pievēršat uzmanību emocijām, veselībai, vīriešu mentālai veselībai, un mēs turpināsim runāt un čaļi atzīstam, ka vīriešu lielākā vīrišķības izpausme ir atzīt, ka arī jums ir emocijas un ka arī jūs varat atļauties būt vāji. Bet tie ir tikai vārdi, tāpēc, ka sabiedrība no mums prasa, ka katrs no mums ir kārtīgākais alfa tēviņš ar mugurkaulu kā klints, kuru nevar sabrucināt absolūti nekādas dabas parādības, katastrofas, kuru nu vēl mūsu tuvākie ģimenes locekļi, bērni, sievas, mammas, tuvākie radinieki, darba kolēģi. Un brīžiem mēs ejam pāri savām iespēju robežām, jo uzskatām, ka mēs varam pilnīgi visu. Mēs esam gatavi sevi pārbaudīt, mēs esam gatavi uzlikt sev maksimālās pārbaudes latiņas tikai un vienīgi, lai pierādītu, ka tu un es esam kārtīgi vīrieši. Šodien vlogā ciemojas pie manis centra Resilience viens no atslēgas cilvēkiem, Kārlis Mednis. Kārli, čau! Protams, es esmu iepazinies, ko dara, kā dara un kāpēc ir Resilience, bet tie, kuri pirmo reizi redz tevi, dzird par Resilience centru, priekš kam jūs esat? Tev jāsāk laikam ar pašu Resilience ideju. Es teicu Resilience tikai, ja? Resilience. Tad tas vārds ir ļoti tāds viltīgs. Triki, jā, viņi dažādi izrunā. Resilience, latviski viņi tulko kā dzīves spēku, kas īstenībā nebūs īsti pareizi, jo resilience vairāk tas būs vēsturiski skatoties, tas tāds fizikāls termins, kas ir iepriekšējās formas atgūšana pēc traumas. Man parasti patīk salīdzināt to ar kaučuku bumbiņu, atleceni. Paņemam atleceni, kuram atleceni nav bijusi, un katram bijusi bērnībā ar atleceni kādreiz. Es nekad nebiju dzirdējis, ka kaučuku bumbiņu par atleceni sauc. Tur tas salīdzinājums vienkārši tur paralēlis vēl šobrīd. Un triecot viņu pret zemi, kas notiek? Viņi pret zemi atstoties, viņi deformējas, viņi aplīp ar putekļiem, viņai varbūt kāds mikro gabaliņš izkrīt ārā vēl kaut kas. Bet atlicot no zemes atpakaļ, viņai ieņem iepriekšējo formu. Būtībā ārēji mēs nedaudz deformējamies, kaut kas mums tur mainās, notiek, bet iekšēji kodols mums paliek vesels. Bumbiņā šajā. Mēs viņu mētā diezgan ilgstoši. Ja gluži mēs viņu ar nāzi nepārgriežam vai nepārlaužam, tas pats kodols vesels vienmēr ir. Un šo te būtībā to principu arī uz cilvēku attiecināt. Mēs ticam, ka tas tā arī ir. Lai arī kāda dzīve mūs būtu grūstījusi, situsi, dažādi notikumi bijuši smagāki, vieglāki. Un te nevar runāt par to, ka viens notikums diviem cilvēkiem ir vienāds smags. Vienāds notikums diviem cilvēkiem var būt pilnīgi atšķirīgs. Vienam tas var būt ļoti smags pārdzīvojums, un otram netik ļoti. Bet tā ideja ir tajā, ka ja cilvēks ir guvis traumu, joprojām kodols ir vesels. Ja cilvēks ir atkarīgs vai viņam ir grūta dzīve, viņam tāpat šis kodols ir vesels. Jo, lai arī kāda būtu mūsu apkārtne, no kurienes mēs nāktu, no kādas vidas, mēs vienmēr būsim cilvēks. Mums vienmēr vidū ir šis cilvēciņš, mums ir dvēselīte pa vidu, un tā dvēselīte, un viņi ir vairāk mazāk, viņi ir veseli, viņi var strādāt, kamēr cilvēks ir dzīvs. Ja cilvēks ir izvēlējies aiziet no šīs pasaules, tad acīm redzot, tā trauma ir bijusi tik dziļa, ka tas kodols arī ir traumēts. Tad cilvēks var pieņemt tādu lēmumu, aiziet. Bet kamēr cilvēks ir kopā ar mums, mēs ar viņu varam strādāt un darboties. Un tālūk, tas ir tas, kam mēs ticam. Un Resilience centrā pārsvarā mēs strādājam ar sociālā riska grupu, vairāk tēmēt tieši uz jauniešiem. Un, jau, teiksim tā, tas darbs tiek veikts jau ilgstošus gadus, un tas vislielākais gandarījums ir redzēt, kad kāds, kurš ir bijis ļoti zemā, teiksim, tā dzīves brīdī, šobrīd ir pieaudzis un kļūst patstāvīgs ar savu dzīvi, ģimeni, darba vietu un pilnvērtīgi turpina savu dzīvi. Tikko, kad pirmo reizi ar tevi satikāmies, tepat ir brokastu galds saklāts. Skaidrs, ka ir jāpabrokas to. Tu tā kā atteicies, jo tev ir vēl nav pienācis tas brokastošanas laiks, kad šobrīd tu esi kādā sevis pilnveidošanas, vēl lielākas pilnveidošanas procesā priekš kam. Jo man uzreiz bija savs viedoklis, bet tad, kad tu izstāstīji, tad tas make sense īstenībā.
Redz, kā man tas īstenībā stāsts bišķiņ nedaudz senāk pat ievelkās. Tā ir stāsts par tādu vīriešu pašapziņu un vispārējā. Redz, kā man matu šobrīd uz galvas redzat man, vai ne? Viss kārtībā, mati ir viss normāli. Ja? Es esmu viens no tiem, kas ar lidmašīnu lidoja no Turcijas atpakaļ ar sadurstīto galvu. Jā, biju arī transplantēt matus, un tas kaut kādā brīdī, acīm redzot, dzīvē man ir bijis svarīgi. Tas man bija svarīgi. Un pēc šīs matu transplantēšanas ilgstošu laiku nedrīkst ar sportu nodarboties. Nedrīkst svīst, nedrīkst. Tā. Un tad pēc idejas diētām būtu jābūt tām, ar ko tu vari to periodu izvilkt, kamēr nedrīkst sportot un svīst. Teikšu godīgi, pienāca vasaras sezona, vasara ir baigi salūza, ieraugot grilu, gaļu un visu pārējais salūza, viss tur aizgāja. Un diezgan īsā laika periodā izdevās uzkrāt tādu masu sev virsū, palielāku. Un tādā ziņā ar to visu dzīvojos, bija forši. Viss jau kārtībā. Bet, pavisam nesen mēs esam izstrādājuši jaunu programmu, kur mēs būtu vienīgie patiesībā Baltijas valstīs un šajā pusē Eiropā arī, kas būtu neieslogot tādā, teiksim tā, augšāna versijā, neieslogot jauniešu strādāt ar viņiem, kas ir ar krimināli sodāmi, kam ir ļoti smagas atkarības, ļoti smaga riska grupa, kur ir ļoti smaga riska grupa. Un šī programma mums izskatās, ka virzās uz priekšu, un lai šo darbiņu veiktu, ir jābūt diezgan labā fiziskā formā. Jo viens no pārbaudījumiem mums ir 30 dienas pašā startā, lai izolētu šos cilvēciņus no sabiedrības un dot viņiem šo iespējas par atgriezties pie tādām pamatvajadzībām, pie saknēm, pie tā, ka nepieciešama komunikācija, attiecības, ir jāspēj par sevi parūpēties, ir jāspēj uzturēt higiēnu. Mēs dodamies ārpus tādām apdzīvotām vietām. Mums ir 30 dienu pārgājiens cauri mežiem apkārt Latvijai, diezgan smags pārbaudījums. Un līdz ar to es tagad nonācu situācijā, ka man ir strauji jāatgūst forma. Līdz ar to pieņēmu lēmumu, mēģināt kaut ko jaunu, ko iepriekš neesmu mēģinājis, kas ir intervāla ēšana, plus, protams, arī atgriezties sportā. Tā lūk tāds. Es jau prasīju, vai pie jums nāk labprātīgi, bet tagad pēc taviem stāstiem faktiski jau piespiedu kārtā ar nosūtījumu ir tie jaunieši vai tās personas, kuriem tas kodols jāmēģina mazliet atgriezt dzīvē. Nē, pie mums no sociālās rehabilitācijas programmā pie mums nonāk jaunieši ar sociālā dienas nosūtījumu. Attiecīgi, tā ir tā programma, kurā patiešām jauniešu nosūtījumi atrodas. Paralēli mums ir arī kopienas centrs Avotielā, kur var nākt jebkurš cilvēks, maziņš, liels. Mums ir jaunākie dalībnieki, kas ierodās, ir salīdzinoši nesen dzimuši. Un tad vecākie cilvēciņi, kas mums ir senioru grupa atsevišķi, kur arī mums 80 gadus vairāk ir cilvēciņiem, kas nāk, viņi vēl joprojām dejo, viņi meditē, viņiem ir vingrošanas, viss tur notiek uz pilnu klapu, tā kā tur droši var atnākt apskatīties. Tas ir pilnīgi jebkuram. Lai tādā mūsu resiliences vidē varētu nonākt un paskatīties, kā tas notiek. Es pieļauju, ka tu šo te atlicenes stāstu un piemēru tāpat vien nesāki stāstīt pašā sākumā. Tas mans jautājums, kāpēc tu sāki darboties šajā te resiliences grupā, resiliences programmā? Es tādā sociālajā nozarē ienācu patiesībā, tas bija pirms resiliences centra, tā bija sociālo pakalpojumu aģentūra savulaik. Resiliences centrs ir radies no sociālo pakalpojumu aģentūras. Es biju ļoti aktīvs jaunietis, tad, kad es mācījos Kuldīgā. Es kuldīznieks esmu, Kuldīgā mācījos un teiksim tā, viss iespējamais. Jauniešu centrs, Kuldīgas novada jauniešu doma dibināju, darbojos ar Erasmus projektiem un braukājot uz Liepājām, uz Rīgām, uz Jūrmalām, dārgās viesnīcas, viss forši apmaksāts. Eiropas projekta pusi, kas ir tur izstrādāt jauniešiem, kādu labāk dzīvot turpmāk un visādas tādas features. Pabeidzot 12. klasi, nācu uz Rīgu. Uz Rīgu atnākot ļoti dažādas sakritību pēc, es nonācu pasākumā, kur teātra tādu uzvedumu bija veidojusi OPA, Radošā jauniešu apvienība. Un OPA bija struktūra vienība sociālo pakalpojumu aģentūrai, kur arī darbojās cilvēki, kuriem ir bijušas iespējams problēmas kāds iepriekš dzīvē un tāds. Es nonācu tajā vidē, satikos ar Daci, manu kolēģi Daci Blaževiču, un es nezinu, ko viņi man ieraudzīja. Viņi skatījās, viņi saka, klausies, tu varētu atnākt aprunāties par to, ko tu dari, kas un kā. Tad satikāmies, tur stāstīja teātra sports, ņēmies improvizāciju, dejojis ilgstošus gadus un tāds aktīvs bijis visu laiku. Un es iepazinos ar absolūti citu jomu, citiem jauniešiem. Es visu laiku biju bijis tie aktīvajās starp tiem jauniešiem, kam visu patīk, iet, ņemās, mācās, studē, kur var tur projekts, vēl kaut kas, visu ņemam, daram.
Un izrādās bija vesels bloks, kas ir ārpus tā mūsu ikdienas burbuļa, kur ir cilvēki, kuriem pat nav šīs iespējas. Kur ir jaunieši, kuriem iespējams viņiem pat nav ģimenes. Jaunieši, kuriem nav ne mammas, ne tēta. Jaunieši, kurus mājās sit, kur tiek izvaroti, kur ir diezgan šis smags tas stāsts fonā. Un man tajā brīdī bija tāda ļoti interesanta svara kausa, un es sapratu to, ka absolūti tas virziens, kurā būtu jādarbojas, ir šī sociālā vide. Jo tie, kas ir aktīvi, viņi atrod, ko darīt, viņi izdomās, ko darīt. Bet, lai celtu ārā tos, kuriem ir ļoti smagi gājis, tas ir absolūti kaut kas cits, tas ir cits izaicinājums, tā ir cita vide, pilnīgi kaut kas tāds. Un es diezgan svaigs gurķis, bez iepriekšējas pieredzes tajā, es piekritu un metos tajā stāstā iekšā. Nu, tagad jau pagājuši ir 13 vai 13 gadi, kopš esmu ar sociālo darbu tieši saistīts. Un es varu teikt, ka laikam tas ir mans dzīves aicinājums. Es bez tā nevaru. Es mēģināju vairākas reizes iet prom. Vienmēr noticis ir kaut kas šausmīgi dīvains, kas man atved atpakaļ uz to visu. Es nevaru aiziet no šīs tēmas, un es saprotu, ka man tur jāpaliek. Tev ir viegli pateikt nē. Visādā ziņā. Te ir diezgan jautājums, kam es ļoti esmu mācījies to. Es ļoti mācos to. Vēl joprojām ik pa laikam es mācos pateikt nē. Un ir, protams, tāda stulba sajūta situācijās, kad saproti, ka vajadzētu teikt nē, bet tu nevari pateikt nē. Sirdsapziņas pārmetums pašam sev. Jā. Kad ir tādas situācijas. Tā kā par sevi nevajag padomāt, jāpadomā par citiem. Bet ir jāsaka un paralēli tam, ko esmu iemācījies, ir sakot jā, atrast arī tādu, teiksim tā, līdzsvaru tajā situācijā. Tā kā nesen es nonācu situācijā, kur viens no mūsu jauniešiem, viņam ir narkotika atkarība. Un izbraukumā esot, es konfiscēju no viņa narkotikas, viņam nākamajā dienā sākās ļoti smagas lomkas. Viņam ļoti grūti bija. Un tā uz puisis skatoties žēl, jauns cilvēks. Viņam pat 18 nav, viņam 16 gadi. Un viņš ir nonācis tagad tādā stāvoklī, ka viņš spārda kokus, ārdās, plēš savu macu ārā no galvas. Viņam ir grūti, un es saprotu, ka viņam ir grūti. Un ierasti tādos ilgstošākā griezumā pēdējos gados tā ir bijusi tā grupa, ar kuras pārstāv esmu strādājis, kuras esmu mentorējis. Es mentorēju kopš 2013. gada jau citus. Un es pēdējos gados esmu strādājis tieši ar šo smago galu, kas ir. Un es saprotu, ka no mūsu kolēģi starpā, un arī mani kolēģi skatās uz mani, saprotu, ka šis ir jautājums, kur man vajadzētu strādāt. Bet pēc idejas, man nav laika tam, un es to apzinos. Un tad, zinot, ka man ir jāpieslēdzās šim gadījumam, es meklēju risinājumu strādājot paralēli ar kolēģi. Ar viņu esošo mentoru paralēli darboties, ka viņš tomēr nodrošina pamatā, bet es strādāju tieši ar to atkarības daļu vairāk. Es to arī jāteikšanu šobrīd esmu pārveidojis tādu vairāk jā, un tādā gadījumā nedaudz darīsim citādāk, lai atvieglotu sevi. Jo izdegt var smuku un ātri. Tu to esi piedzīvojis? Jā. Esmu piedzīvojis dažādā veidā patiesībā. Esmu gan darbā paspējis izdegt, gan arī darbā plus ikdienas dzīve emocionāli paspējis izdegt. Tad ir pat divi atsevišķi stāsti. Vienu mēs ārā sēžot, ko es stāstīju, tas bija pasākums, es aktīvi vadīju pasākums tajā laikā. Un tepat par Rīgas reģionu ļoti aktīvi strādāju. Un bija pat jau tāds pasūtījums pēc pasūtījuma, datums sāk pārklāties. Un, kamēr citi atpūšās, tu strādā, lai viņi atpūstos, un kamēr citi strādā, tu strādā, lai pēc tam nedēļas nogaliņā varētu atpūsties. Es domāju, man tev par to noteikti nav jāstāsta. Tu ļoti labi zini, kā tas notiek ar pasākumu industrijā. Un es nonācu līdz tam brīdim, kas visu ziemu bija noskrējis, janvāra sākumu noskrējis, un tagad nāk tas atslābums, un es saprotu to, ka esmu lupatās. Es negribu redzēt vienu cilvēku kā pasākuma vadītājs. Es negribu redzēt nevienu cilvēku, es negribu ar nevienu runāt. Man visi besī, man visi riebjās. Un tad, zin kā, tad tinaties nos no manis. Un es sāku pasākumus dot saviem kolēģiem un citiem. Un tajā brīdī es gluži par izdegšanu to nenosaucu, varbūt iespējams. Es drīzāk domāju, ka tas ir besis nogurums vienkārši. Es mēnesi nostrādājos, es biju konkrēti izdedzis, jo es no pasākuma vadīšanas būtībā tajā brīdī ir aizgāju. No tā brīža uz priekšu ņemot, ir daži pasākumi pa starpēji bijuši, kas ir vairāk tādi, čau, klausies, kā savējiem atbraukt, varbūt norunāt, novadīt kādā pasākumā kaut ko. Jā, labi, bet tā globāli nē. Es no skatuves nokāpu uz aizskatuves ar producēšanu, vairāk sāku darboties, jo es izdedzināju sev uz skatuves. Kāda ir šī neredzamā maizes garoziņas daļa? Tīri personīgi priekš tevis kā fiziska ķermeņa. Tas tu domā to, kā tas ir rezultējies kaut kādā dzīves posmā. Šeit tad es laikam liktu kopā citu stāstu, kas ir
Nu, tas, ko es gribu pateikt, es nevainoju nevienā brīdī savu partneri tajā laikā, kas man bija, savu dāmu, ar kur mums ir kopīga meitiņa. Mēs esam šķirti šobrīd. Viņus nevainoju pie tā visu. Tas stāsts ir par mani pašu. Jo ne tikai es tur arī startā smuki teicu vispār par vīriešiem kā tādiem. Mums ir tāda problēma, ka mēs mēdzam baigi sevis vilināt ārā, lai varētu tā kā pieņemot. Mēs esam spējīgi pieņemt citu cilvēku sapni par savu, un citu cilvēku vīziju pieņem par savu, un tad cīnīties par to, lai tas būtu. Un tādā veidā attālināties paši no sevis. Tas ir tas, ko es smuki izdarīju. Pats no sevis attālinājos no saviem mērķiem, no savas dzīves, no visa. Es kļuvu īgans, nepatīkams. Un tas rezultējās tajā, ka 3 dienu laikā, vienā dienā braucu mājās, tajā laikā dzīvoju Valmieras pusē, studēju Rīgā, braucu mājās uz Valmieru, jūtu, ka labā roka tāda nedaudz, kaut kur liekas, ka nezinu, tirpst, netirpst, varbūt samocīs, kā strādā, skrien visu laiku. Gan jau būs labi, un arī meita bija nesen dzimusi. Un tas spiediens kopējais, bet tas, ka man tur spiediens un iekšēji grūti, to es pie sevis paturu, protams. Ja? Jo, zin, kā apkārt visiem arī grūti, ko tas ar savu grūtumu vēl kā vīrietis tur kādam bāzīšos virsū. Taču nē, traksnēs man jau jābūt balstam. Roka pirmajā dienā, otrajā dienā jau aizgāja uz skaustu, uz muguru, jūtu, ka sāp, un naktī jau lēkmi veidā bija tā, ka iedomājieties sāpes tādas, ka tu ej, un tev sāpes aiziet pa mugurkaulu un pa smadzenēm, pa visu ķermeni, tik ļoti liels dūriens, ka tu nokrīt pie zemes, sarojoši čokurā automātiski, nekontrolēti, un tu raudi. Un tas bija tas, kāds es biju tajā brīdī. Es nevarēju īsti neko padarīt vairāk. Un tad aizbraucu uz slimnīcu. Slimnīcā interesantā kārtā, vārdos, protams, nesaukšu nevienu, bet man izraksta nomierinošu tablets un pasaka, man laikam jumts ciet, nomierinies un tā. Un paldies Dievam, ar ģimenes ārsta palīdzību turpat izdevās arī nākamajā dienā dabūt vizīti pie neirologa. Un aizbraucot pie neirologa, neirologs no savu kabinetu man pataisno nosūtīja jau uz Vidzemes reģionālo, uz pilnajām pārbaudēm, jo viņam bija aizdoms, ka man ir diezgan īstenībā liels problēmas tajā brīdī. Pie kā ir novedusi tāda aiziešana no sevis emocionāli un attālināšanās no sevis kā cilvēka. Un, tad 2 dienas vēlāk es biju ar nekustīgu labo ķermeņa pusi. Labā roka man nekustējās, labā kāja nekustējās. Kreisā ķermeņa pusi nejūt ne siltu, ne augstu, ko es varu pateikt baigi episki. Tu ņem karsta kafijas krūstu, tu redz, ka tā ir karsta kafijas krūsta, bet tu nejūt viņa karsta. Tu viņu paņemt Ironmans rītīgs, ko tu iepriekš minēji. Un tad bija tāds ļoti tas brīdis pirms es uzzināju kaut kāds rezultāts pārbaudēm, visam pārējiem. Es izbaudīju to uz savas ādas. Un es atļaujos teikt, izbaudīt nebūtu pareizs vārds, pieredzēju. Es pieredzēju to, ko es laikam nevienam nekad nenovēlētu. Arī, kā es saku, ļaunākajam ienaidniekam vai cilvēkam, kurš vēl man pašu sliktāko, es viņam nekad to pat nenovēlētu. To, ka tu neesi spējīgs kustēties, dzīves ritenis, protams, iet uz priekšu. Nekas neapstājās. Ir maz meitiņa mājās. Es esmu slimnīcā. Man pusķermenis ir nekustīgs. Es esmu jauns čalis spēka gados. Un es esmu palicis neiroloģijas nodaļā. Un ir liela iespēja, ka es varu kļūt par dārzeni. Un tur gan es nonācu līdz tam, ka es stāvēju pie loga. Es biju aizvilcies līdz logam un ar to vienu ķermeņa daļu. Un es zinu to sajūtu, šobrīd es varu teikt, es zinu to sajūtu, kā tas ir, ka tu esi pārdomās vai no tā 3. stāva lecot, tev izdosies nolauzt savu sprandu pret zemi. Jo sūdīgākais, kas var notikt, ka es ar visu to, ka esmu pusparalizēts un es no tā 3. stāva loga vandos ārā, ka es jau tīzli nokristu. Pieņemsim, es aizlaužu sprandu, es sačakarējos un es palieku pat pilnīgā dārzenī, tā, ka es parunāt nevaru. Principā tas bija vienīgais man bailes no tā, ka es varētu palikt dzīvs, man atturēja no tā, lai es izleku pa logu. Kas bija tāds ļoti, ļoti tāds, tas emociju kopums, kas tajā ir, to raksturot ir ļoti grūti. Kāds ir sajūtas tajā brīdī. To īsti nevar izstāstīt. Es pieļauju, ka to sapratīs tie, kas to ir pieredzējuši kādreiz dzīvē. Un
man interesantu istabas biedri tajā laikā iedeva. Bija tāds kungs gados, es gan nezinu, vai viņš dzīves vēl ir šai saulē. Viņam arī tur bija savas problēmas, tāds Piotrs, krieviski runājošs onkulis, viņam visu cieņu. Viņš ar visu to, cik viņš redzēja, cik man bija smagi, un vispār viņam pašam arī nebija viegli. Viņš tur bija, iespējams, tā kā pēdējos pāris mēnešus pirms aiziešanas no šīs saules. Viņš man runājās visu laiku. Labi, ka es krievu valodu zināju īstenībā, savādāk es neko nebūtu sapratis, ko viņš man grib pateikt, bet viņš man runājās un stāstīja lietas, un viņš redzēja to manu procesu, kā es gāju cauri tam, kā es eju pie loga, kā esmu gatavs jau, ka es patiešām esmu gatavs lekt lejā. Un viņš man ļāva tam procesēt cauri, un tad, kad es jau biju vairāk mazāk jau pie tāda kaut kāda gala lēmuma sācis nonākt, tad viņš tikai sāk uzdot man jautājumus. Viņš saka, tas ir tā vērts. Tu jau vēl nezini. Varbūt kaut kas izdosies. Un īstenībā viņš bija tas cilvēks, varbūt, kas tajā brīdī man pat noturēja. Tā, ka es paliku. Dienu vēlāk es uzzināju to, ka man ir visas pazīmes, kas liecina par multiplo sklerozi, kas ir neārstējama autoimūna saslimšana, kur pakāpeniski to būtībā tavs ķermenis atsakās. Un doktors Lukša, viņš ienāca iekšā, viņš saka, man ir labās ziņas un sliktās ziņas. Un es saku, labi, sāc ar tām labajām. Viņš saka, process uz doto brīdi ir apturēts, sliktāk vairs nepaliks. Un tajā brīdī jau man bija, principā, tikai kreisā pusē kaut kāda kustība. Labā puse vispār nejūta. Grūti arī izstāstīt, kā tas ir, kad tu redzi savu roku, tev viņa te ir, tu viņu var pieskarties, tur dur adat, bet tu to nejūti. Viņa tev ir. Tāds arī ļoti, ļoti saudabīgs sajūts. Izaicinošs, teiksim, tā priekš sev. Un viņš tā sliktās teica. Viņš saka, jā, bet tev jārēķinās ar to, ka tu visticamākais vairs neskries, nerakstīs, un tev būs jāmācās darīt lietas citādāk, jo tev, kustību atgūt diez vai vispār izdosies. Un tas, kas notika manā galvā, Piotrs tikai teica, ka es ātri atbildēju. Man šķiet, ka es ilgi domāju. Bija ļoti daudz, kas caur galvu skrēja cauri. Viss, ko es dzīvē esmu gribējis sasniegt, ko esmu gribējis darīt, kas esmu gribējis būt. Es vēlējos sabiedrībai kaut ko dot. Viss tas gāja cauri milzīgā ātrumā, un es, kad uz Lukšu skatos, es saku, nē, doktor, es vēl kustēšos, iešu, es darbošos, un es būšu ātrāks kā iepriekš. Un tajā brīdī ārsta reakcija bija tā, kas man pat arī nedaudz cerību vairāk iedeva, jo Lukšs man skatās, viņš saka, ok, viņš saka, ar tādu attieksmi tas varbūt ir iespējams. Varbūt tas ir iespējams. Ja būtībā tur medicīniski neizstāstīšu precīzi, bet tur sadeg būtībā kontakti, ja, izdeg kontakts. Tas tāpat kā sienā tevs, un kontakts ir, tev izdeg, viņš vairs nestrādā. Tas pats man ir noticis muguras smadzenēs un galvas smadzenēs, skaustu daļā vairākās vietās. Šie kontakti ir izdeguši, un signāls tur vairs neiet. Un interesantā kārtā tāda Eiropas mūsu medicīna, mūsu rietumu medicīna šādas autoimūnas saslimšanas īsti neārstē līdz galam, jo viņas skaitās nesaprotams. Un tad es sāku meklēt austrumu pusē vairāk par to, kas kā, kāpēc un kur un kādēļ tas tā notiek. Es zinu, ka es noteikti varētu būt, ka dabūs skarbus komentārus zem šī te visa apakšā. Noteikti, ka mēs dabūsim. Es savā virzienā tas tā parasti notiek, kad es par šiem jautājumiem runāju. Autoimūna saslimšana ir kas? Varbūt kā tu šķiet. Vai tu esi par tādām dzirdējis? Tas ir stāvoklis, kad ķermenis iznīcina sevi. Kad ķermenis sāk pats sevi iznīcināt. To mēs runājam, jā, bet tur vairāk sporta aspektā to, ka tev ķermenī vairs nepietiek, teiksim, fiziskās slodzes, tur iekšēji resursi un ķermenis sāk, lai turpinātu to, ko tu dari, ēst sevi no iekšpuses, ņemt tos resursus no iekšpuses, muskuļu saldus, visu. Un šeit, kad mēs runājam par tādu mentālo, par tādu garīgo pusi vairāk, ķermenis sāk sevi iznīcināt, apzināt no iekšpuses ar to, ka tu esi aizgājis pārāk tālu no sevis. Un būtībā tev jātaisa restarts, būtībā mirsti nost, dzimst vēlreiz apmēram pēc idejas. Un tas ir mans subjektīvs, pie kā es nonācu, kur gan es teikšu godīgi, ir diezgan liels cilvēku loks, kas tam piekrīt, kas ir saskārušies ar autoimūnu saslimšanām. Tas ir saistīts ar tādu dziļi iekšēju sajūtu, ar tādu nelaimīgumu, ka tu esi patiesi neapmierināts un nelaimīgs ar sevi. Un stāsts nav par citiem apkārt, stāsts nav par tevi, mani, par manu dāmu, meitu vai kādu maniem vecākiem vai ko.
Tas ir stāsts par cilvēku pašu, kad mēs esam dziļi nelaimīgi, kad mēs sev pārliecinām par kaut ko, ka kaut kas, kas nav mūsu, patiesībā ir mūsu. Tas ir stāsts par to, ka tu celies katru rītu uz darbu, uz kur tu negribi iet. Tev ir iebjās būt darbā, tev ir iebjās tavu kolēģi. Tu ej katru dienu, nezinu, darboties, strādāt, tu esi nelaimīgs vietā, kur tu atrodies. Tu esi vidē nelaimīgs, kurā tu atrodies. Un tu to piespiedu kārtā sev pieņem, ka tā ir tava vide. Tas ir tas brīdis, kad tu sāc sevi kaut kādā mērā iznīcināt. Tu atkāpies no sevis, no savas dziļākās būtības, un tu aizēji prom. Un tad interesanti ar šo ar austrumu pieeju, kas tieši runā par tādu dziļu iekšēju darbu ar sevi, kas man arī bija izaicinājums diezgan liels. Es iepriekš biju mēģinājis gan meditēt, tāds, bet vairāk virspusējā līmenī. Tad man slimnīcā sākās periods, kuris ilgstošs, tu pavadīji diezgan daudz mēnešus. Tur, tas ir tas brīdis, kad tu zini, ka tu slimnīcā esi par ilgu. Ja tu sveicini katru cilvēku, un no rīta ejot kafejnīcā, tev ir uztaisīt tavu kafiju un nolikt uz maliņas. Ja? Tad tu zini, ka tu tur esi pārāk ilgi, kad zini, cikos tu ienāks un cikos tu ieradīsies. Ja? Tad, tas bija tas, cik ilgi es tur biju iesakņojies. Ja? Un tas process meditācijas, ko es darīju, sēdēju, es runāju ar sevi, es nepārtraukti ar sevi runāju. Es runāju par sevi, kas ar man bērnībā ir noticis, kas ar man dzīves laikā ir noticis, kur es esmu pieņēmis lēmumus, kas iespējams man ir noveduši līdz tam, kur es esmu sevi piečakarējis. Tieši jautājums, kur es piečakarēju pats sevi. Nevis kāds cits mani, vai es kādu citu. Kur es, pareizāk, jautājums, vai es kādu citu, tas arī tur ir aktuāls. Jautājums, ko es pats. Un viss iet caur sevi. Un tur es paspēju gan izraudāties slimnīcā, es paspēju gan arī domāt par to, ka varbūt tomēr ir kaut kur jālec ārā. Arī visam tādam milzīgam procesam izgāja cauri. Un izklausījās baigi tās puķēni, bet pēc pusgada es ar riteni jau minos apkārt Kuldīgai un no rītiem gāju ventā peldēt, lai turētu sev tonusā un lai darbotos. Viegli tas nebija. Es vēl tagad jūtu, ir gadi diezgan daudz pagājuši, es vēl tagad jūtu periodiski, kad ir kaut kādas mazās muskuļu grupiņas, mazie muskuļi, kurus es neesmu līdz galam iekustinājis no jauna, jo es mācījos no jauna arī staigāt. Man bija jāmācās no jauna staigāt, kustināt roku, man bija ergoterapijas jāiet, lai es kaut ko justu, darbotos, viss. Un tas tā, es īstenībā diezgan īsi laikam mēģināju izstāstīt par to, ka tu prasi, kā ķermenī tas atsaucās. Un šeit es nerunāju par sportu, kad mums muskuļi sadega. Šeit es runāju par tādu, ka mēs jau emocionāli, mentāli sevi iznīcinām. Es domāju, ka tie, kuri daudzi šobrīd skatās un kuriem, es domāju, ka līdzīgas tās sajūtas ir. Es tev arī teicu par savu kolēģi Viktoru. Pirms 10 gadiem, ar mani tikai nesadedz. Kāda sadegšana? Kāds vecais muļķis, neko tu nesaproti no dzīves. Tas vecais muļķis īstenībā daudz ko saprot no dzīves. Bet es nezinu, es nezinu, vai mēs varam atļauties vispār par kaut kādiem ieteikumiem šajā te rubrikā runāt, bet par to ir jārunā. Vismaz mēs ar savu pieredzi varam dalīties, lai iespējams kāds cits ne tā kā to neatkārto, bet lai sadzird un sajūtu un saredz, ka arī viņi citreiz nav galīgi mierā ar sevi, to, ko dara, to, kur dara, to, ar ko dara. Un tieši ļoti labi tu īstenībā raksturoji to, kas ir visgrūtākais – nepiečakarēt sevi. Jo sevi mēs čakarējam katru dienu, un sevi mēs čakarējam. Es to rādīju arī bildīti, degošs sērkociņš. Ka nededz un nesildi citus. Vai dedz, lai nesildītu citus. Tā ir. Man gribas teikt, ka vīriešu starpā tas ir arī jau iepriekš, pirms raidījuma jau paspējām to jautājumu aizskart. Vīriešu starpā tas vispār ir diezgan tāds jutīgs jautājums. Un te ir stāsts par iepriekš minēto tādu padomju atraugu, kas mums ir palikusi, kas te veidinās par riņķi. Un, diemžēl, viņu sabiedrībā diezgan ļoti smird vēl joprojām. Un tas ir tas, ka tu esi vecis, kas tev ir, ko tu raudi? Ko tu raudi? Tu nevari raudāt. Aiziet, ej, darbojies. Viss, strādā, ņemies. Par ko tu vispār domā šobrīd? Un mēs esam audzināti laikā, kad arī atzīt to, ka varbūt neveiksmīgas attiecības, atzīt to, ka tu varbūt nelaimīgs dzīvē, atzīt to, ka tas viss bija slikti, tas viss bija nepareizi.
pateikt kādam veču savā starpā, viens pateiks otram, klausies, man reāls sāp sirds, es jūtos slikti. Liels risks ir pastāvējis vienmēr uz to, ka tu pateiks, mīkstais, kas ir tev sāpīts, tagad uznāc, galviņu papājāt. Ja mēs esam tā, ja mūsu vecāki patiesībā tā ir audzināti, un šeit nav neviens pārmetums mūsu vecākiem, šeit ir stāsts vispār par kopā kā tādu audzināšanas sistēmas filozofiju, kā viņi tika veidot, un kas cilvēkiem tika barots tajā laikā apzināti informācijas ziņā un arī pieejamības ziņā. Kas bija pieejams? Pieejams bija alkohols un pieejams bija cigaretes. Pārējo visu varēja būtībā mēģināt kaut kur sazīmēt kaut kā. Pieejams bija tādas lietas, kuras ir tādas degradējošas absolūti. Tas ir kaut kādā mērā apzināts solis bijis, bet tas ir cits stāsts. Tas lūdzu, lai viņš paliek tur un nekad arī vairs neatgriežas. Mūsu uzdevums šobrīd būtu sabiedrībā izaugt no tā beidzot. Jo tad, kad es saņemu zvanu no viena no maniem labākajiem čomiem, kurš man pasaka, klausies, ir tīrdīrsājis, sevi izdedzinājis. Man tagad ir jāpadzer bišķiņ tādas zāles, kas ir tādas jau no psihiatra izrakstītas, lai es nomierinātos un varētu savu savākt kopā. Es par to nepārmetu. Es saku, viss kārtībā. Es saku, ja vajag, tad vajag, lai sevi savest kārtībā. Es teikšu, godīgi, es pats arī esmu. Arī mums ir tāds teiciens tādā sociāla darba vidē. No offense ir jaunais ibumetīns. Nē, bet tikai uz izbrīdi. jā. Viņš ir tāds, un tad no offense viņš jau tāds mazais pirmais signāliņš, kad no offense tāds lietot, ka labāk sākt laicīgi to darīt, nevis ievilkt tik tā, ka tev ir kaut kas jaudīgāks vajadzīgs. Un par to jau nerunā. Es esmu priecīgs, ja man par to piezvan un izstāst. Un es esmu arī gatavs dalīties un stāstīt ar to savu pieredzi, kas bija diezgan skarba. Es tajā kopējā procesā, kamēr es cēlos atpakaļ uz kājām, es nonācu pie tik daudz secinājumiem, kur es esmu sevi sačakarējis dzīvē. Un esmu sevi piečakarējis tik vien ļoti dziļi, ka tu pat īsti to izraudāt nevari. Ja? Ka tu saproti, kā tu sevi pats esi racis un noracis un sāpinājis un izdarījis maksimāli visu, lai es esmu izdarījis maksimāli visu, lai es arī tur būtu tajā brīdī patiesībā tajā slimnīcā. Un es tur gulētu tajā brīdī ar to autoimūno saslimšanu. Jo tas jau bija no manis. Tas nebija no citiem. Pirmajā brīdī emocijās, protams, šķiet, ka gribas vainot kādu uzreiz, gribas meklēt vainīgo. Es taču, ko es jau neko. Realitāte, nē, pilnīgi citādāk ir pats. Tas viss nāk no katra mums paša. Jā, bet šodien tu esi šeit, un tu esi tāds Kārlis, kāds ir šodien Kārlis. Jā. Un tāds Kārlis, kādu gribēja būt tas Kārlis, kurš teica doktorim, ka tu iesi, tu darīsi, tu staigāsi, un tā nebija sevis piečakarēšana. Tā nebija sevis piečakarēšana, jā. Un man ik pa laikam sev tas ir jāatgādina. Teikšu godīgi, jo cilvēkam ir niķis ļoti ātri aizmirsties. Tas tāpat kā politikā ar vēlēšanām. Ja tu vari apčakarēt tautu, paiet, cik tur tas noteikts periods, tu vari nākt atpakaļ, tāpēc, ka tauta ir aizmirsusi. Ja? Tāpat cilvēkam pašam ar sevi notiek. Mēs ļoti ātri aizmirstam kaut kādas tādas ļoti zīmīgas notikumus patiesībā. Tas izmaina mūsu globāli vispār domāšanu. Tas var izmainīt mūs kā cilvēks vispār. Es godīgi saku, es ļoti izmainījos pēc tā visu notikumu. Un arī izmainījās vispār man domāšana, uztvere un vispār jautājumi par to, kas par kaut kādām lietu nozīmē manā dzīvē, kas kur, kas kā. Un tas atkal vesels cits stāsts ir. Bet, jā, un kaut kā sanāk, tam visam mainoties un ejot, man ik pa brīdim ir sev jāsaka, ej, jau atceries, kāpēc tu te esi un kādēļ tu to dari. Un kā tu to dari? Ja vēl joprojām ir daudz jautājumu dzīvē, kur es kliboju. Es kliboju, lai no sevis izdarītu labāko, ko es varu, un es to ļoti labi apzinos. Un tie arī ir jākārto, un tie ir jāsakārto. Un es ticu tam, es vismaz ticu sev, kad es eju tajā virzienā, un es arī iešu uz to. Viens no tādiem jautājumiem, kas man pašam arī kremt, ir tas, ka es zinu to, ka es neesmu labākais tēvs šobrīd, vai meitai, kā tas varētu būt. Es to apzinos. Mēs esam šķirti, šobrīd dzīvo otrā Latvijas pusē, es dzīvoju Kuldīgā un dzīvo Valmierā. Un es ar šo savu salīdzinoši arī lielo to apjomu, ko es veltu dodot citiem, es ļoti maz ar viņu komunicēju. Un es arī to apzinos. Un tas arī man pašu grauž iekšēji. Un ko tas nozīmē? Ja es to nesākšu darīt un nesakārtošu pats sevi šo jautājumu, patiesībā sevi jau atkal sāku jau graust ar to, ka es sev graužu par to, ka es to nedaru. Es neizpildu savu būtībā tēvu pienākumu. Un pats pret sevi šobrīd, bet tas ir jautājums. Ja? Arī jāskatās ir uz sevi īstenībā. Un es varu labāk, un es to zinu, un tas man arī grauž. Un tas ir tie jautājumi ir, un es eju tajā virzienā, es joprojām risinu.
Un es pieļauju, ka es arī vēl 80 gadu vecumā teikšu to, ka ir kaut kādi jautājumi, kurus joprojām es risinu un mācos. Sasniegt viedā status nav tik easy. Kādu tu gribētu, Kārli, kādā tuvākā, tālākā nākotnē? Zinu, laikam, te es nerunāšu par materiālām vērtībām, te es gribētu runāt laikam par tādu iekšēju miera stāvokli. Ka mums ir iekšējs miers. Ka nav nepārtraukts, man galvā tur vēl joprojām tur pa laikam zvana, tur kaut kāds viena balstiņa saka, atceries, tur tajā projektā tas un šitas, tur tas un šitas. Ir forši turēt savu tonusā. Izvairīties no tā, lai tas ir pa daudz un tas rada iekšēju nemieru sajūtu. Ja es kaut brīdi atkal apakaļ biju noķēris to superīgo fīču, kad vakaros to nenāk miegs. Ja? No rīta īsti nevar. No rīta ir grūtāk pamosties. Ja brīdi tu aizmiedzi pamosties pēc pāris stundām, pulkstenis ir 5 no rīta, bet tu biji plānojis celties 6:30 un skaties grieztos nomā tā. Ok, forši, labi, pāris stundas pagulēts un ko tagad. Un es arī tagad pieņēmu ļoti lielu izaicinājumu sev dzīvē ar visu to, kas notika. Es pieņēmu lēmumu aiziet no savas pamatdarba vietas, kas man ir bijusi. Es ilgstoši strādāju uzņēmumā Virgan Latvija kā pārdošanas vadītājs ceļbūves tehnikas tirdzniecībā. Un tad stāties priekšā, ko nozīmē aiziet no ceļbūves nozares pilnībā uz sociālo nozari. Ja? Bišķiņi izmainās tur tie kaut kāda rakstura lieluma. Tur tā. Ja, es ticu, ka es izdaru pareizu izvēli, jo es zinu, ka es varu palīdzēt cilvēkiem. Galvenais neaizmirst par sevi, palīdzēt arī sev, bet es ticu, ka es varu cilvēkiem palīdzēt, kaut arī ar savu pieredzi stāstot. Jo, man ir jauniešiem runāt, man ir ko teikt arī tādā ziņā, kad es jums iepriekš minētais tas jaunietis, kuram ir atkarības problēmas. Es ļoti smuki pats arī tajā paspēju iedzīvoties savā dzīvē. Atnākot uz Rīgu, studēt un paralēli visam tam, ko es iepriekš minēju, kas notika, loģiski mums sākās tā aktīvā dzīve. Ja es studēju budžetā, ja, man ir naudiņa jāpelna, strādāju vienā vietā, otrā vietā, divas vietas vienlaicīgi, naudiņas paliek vairāk, pa naktīm strādā bārā, uz kuģīšu braukā kā bārmenis, un viss skaisti forši, un vienā vakarā tas nonāca līdz tam, ka tu esi pārgurst, lupatās sev nodzinis. Un pienāk kolēģis, kurš saka, klausies, tev vajag iepūst. Citādāk neesmu, tev vajag iepūst. Tajā pārgurumā, vēl tādā vieglā reibumā, ja, visā tajā, kur es nonācu, saku, tu vajag aiziet. Ja, un vēl es veiksmīgi paspēju iedzīvoties tik tālu arī ar atkarībām, ka es principā gan uz ielas paliku Rīgā. Kas bija atkal izaicinājums jau pirms tā visa. Tas ir tāds. Un stāsts ir par ko no tā visa var celties un iet. Tas nav viegli, bet to var darīt. Un visur, protams, blakus ir bijis vienmēr kāds atslēgas cilvēks, kurš ir bijis kā atbalsts. Tādēļ tā mentora būtība ir ļoti svarīga cilvēkiem dzīvē, ka tev ir kāds. Tam nav jābūt tam labākajam draugam. Tas ir kāds, kuru tu sajūti kā cilvēku, kurš ir tavā tuvumā, kurā tu arī ieklausies, vai kur tu jūti, ka tev ir kontakts ar viņu, viņš ir spējīgs tev kaut ko dot. Un, jā, tāds. Kārli, es tev saku ne tikai savā vārdā, bet daudzu skatītāju droši vien es ļoti ceru, ka daudzu vārdā. Lielu paldies, ka šodien tu esi tas kāds un nevienam, bet daudziem ar to foršo kodolu joprojām iekšā. Par to man ir itīgi pārliecība noteikti. Un, zin kā, ja no sevis to man novēl reāli gandrīz katru sestdienu. Mana brīnišķīgā draudzene, superbingo kolēģe, kur arī manu stāstu zina gana daudz, un viņa ir tā kāda, viena no kādām, kura ir bijusi ar mani kopā tajos brīžos, kad manis nav bijis. Neko jaunu es tev nepateikšu, bet viņi man to atgādina visu laiku. Armand, Kārli, dedz, bet neizdedz. Paldies tev. Paldies tev.